Labdien vēlreiz visiem. Sākam valsts prezidenta un ministra prezidenta kopīgu preses konferenci. Un vispirms jautājumu valsts prezidentam. Jautājums no Latvijas radio. Sveicināti Latvijas radio Arcims Kanahavs. Jautājums būtībā ir abām amatpersonām. Kā jūs vērtējat potenciālo Kipras notikumu ietekme uz Latviju un Latvijas finanšu sistēmu? Viss runā par to, ka tai naudai kaut kur būs jāplūst no tās Kipras, no tām Kipru bankām, un nav nekāds noslēpums par to, ka Kiprā tomēr ir arī pietiekami liels Krievijas līdzekļu īpatsvars, un ka tā viena no valstīm varētu būt Latvija. Un teiksim, ja tā nauda tiešām plūdīs uz Latviju un papildinās jau tāpat lielo nerezidentu noguldījumu apjomu Latvijā, vai tas nevarētu zināmā mērā traucēt mūsu virzību uz eiro? Man katrā gadījumā liekas šis piedāvājums, lai saņemtu 10 miljārdus atbalstu Kiprai, sasaistot to kopā ar šo te depozītu garantijas schēmu līdz 100,000 eiro, man viņš liekas pilnīgi nepieņemams un neloģisks. Es nedomāju, ka daudz vairāk naudas atplūdīs uz Latviju, kas to gribēja un saprata to situāciju, to jau ir to izdarījuši. Tāpēc tiešā veidā uz Latviju es nedomāju, ka būs kaut kāds būtisks efekts. Varbūt premjeras ar uzreiz, tad ja bija abiem. Jā, tāds, kas attiec uz situāciju Kiprā, tad es faktiski uzskatu, ka Kipras parlaments ir pieļaus kļūdu, un Kiprā ir faktiski dažas dienas, lai situāciju koriģētu. Jo ar šādu rīcību noraidot šo starptautisko aizdevumu programmu, viņi faktiski ir radījuši milzīgu nestabilitāti finanšu tirgos, pirmām kārtām tieši pašā Kiprā. Mēs zinām, ka pašreiz gan bankas, gan biržas ir slēgtas, tieši tāpēc, lai šo finanšu tirgu reakciju šīs bankas un birža nepiedzīvotu, bet skaidrs, ka ilgi šāda situācija nevar turpināties. Līdz ar to Kiprā ir dažas dienas, lai vienotos ar aizdevējiem un šo situāciju koriģētu. Attiecībā uz ietekmi uz eirozonu kopumā es nedomāju, ka būs kāda ļoti būtiska ilgtermiņa ietekme, jo Kipras īpatsvars eirozonas ekonomikā ir zem 0,5%, tā kā tas ir ļoti neliels īpatsvars un nevar prognozēt, ka tur būs kāds paliekošs seks uz eirozonu. Droši vien būs kāda īstermiņa nestabilitāte, kāda turbulence. Attiecībā uz Latviju, Latvija neplāno iesaistīties sacensībā par šiem līdzekļiem, bet te arī veikt vēl kaut kādas paralēlas īsti nevar, jo Kipras finanšu sektora īpatsvars ir daudzkārt lielāks pret valsts ekonomiku nekā tas ir Latvijā. Tā kā es arī nedomāju, ka tam būs kaut kāda būtiska ietekme uz Latvijas ekonomiku vai arī uz Latvijas virzību uz eiro. Paldies, un prezidentam jautā TV3. Jānis Zvērs, TV3 ziņas. Jautājums par koalīcijas stabilitāti. Te jau Aivars Lembergs ir izteicies tikko, ka koalīcija de facto vairs nepastāv. Kāds ir tas jūsu skatījums? Kā vērtēt šī brīža politisko situāciju un kā redzat, cik ilgi tad tas var turpināties? Paldies. Protams, pašvaldību vēlēšanas ir tas svarīgais punkts, ko es esmu pārliecināts, ka koalīcijas partneri ievēros un centīsies saglabāt stabilitāti viņu pašu interesēs. Tāpēc diezgan droši varētu uzskatīt, ka līdz pašvaldības vēlēšanām izteiktas izmaiņas koalīcijā ir maz ticamas. Paldies, BNS lūdzu prezidentam. Labdien, Līva Alksne, ziņu aģentūra BNS. Sakiet, es vēlējos jautāt jūsu viedokli Nacionālās apvienības izteiktajam rosinājumam, ka pie brīvības pieminekļa vajadzētu noteikt īpašas nosacījumus, kā un kādi pasākumi tur drīkstētu notikt. Kā jūs vērtējat šādu rosinājumu? To, ka šī situācija nav pieņemama, es tam piekrītu, un ka tas ir jādara un jāvērtē nekavējoši. Es sapratu arī no ministra prezidenta, kad ir nolēmts izveidot komisiju,
darba grupu, lai šo situāciju nekavējoši izvērtētu, jo iedomājieties dziesmas svētkus, ka, ja tas ir atļauts, ka dziesmu svētku laikā viens iedarbinās sirēnas turpat aiz šīs te meža parka estrādes. Tāpēc tas jautājums ir nekavējuši jārisina, un viņš arī tiks darīts. Pēdējais jautājums prezidentam Leta. Premjeras izteicies, ka par notikušo 16. martā pie brīvības pieminekļa atbildību būtu jāuzņemas Rīgas domē, kur pieļāva šo pasākumu rīkošanu. Kā jūs uzskatāt, kuram būtu jāuzņemās atbildība? Es, protams, nevaru visos sīkumos izvērtēt tos noteikumus, bet iepriekšējā atbilde jau liecina, ka tur ir jautājumi, kas jāparegulē arī mūsu dažādajos uzstādījumos. Un tur arī tā atbilde faktiski ir, ka mēs mācāmies no šīs pieredzes un attiecīgi rīkojamies. Paldies prezidentam. Paldies. Labi.